Sveicināti, dārgie Čaula TV skatītāji, un ne tikai Čaula TV skatītāji, arī Čaula Cinema skatītāji, jo tas ir vissvarīgākais, jo mēs esam atkal atpakaļ Čaulas Cinema raidījumā. Ar mani kopā ir Kristers, un manu vārdu jau jūs zinat, es esmu Kaspars, un tieši tāpēc mēs sāksim jūs iepazīstināt ar dažādām interesantām ziņām, kuras mēs esam atraduši, kuras mums likušās interesantas un kuras tagad ir aktuāls pasaulē, it īpaši kino pasaulē. Un noteikti jūs jau zinat, ka ļoti daudz filmas tiek apbalvotas par to, cik tās ir labas, cik tur ir labi aktieri vai otrā plāna aktieri, bet apbalvo arī sliktās filmas. Jā, šodien tika paziņot Oskara nominācijas, un ne tikai šodien tika paziņots Oskara nominācijas, bet arī Golden Raspberry Awards, kas ir tātad zelta aveņa apbalvojuma ceremonija. Jā, kas ir ļoti tāds oriģināls. Jā, šīs nominācijas tika paziņotas 15. janvārī, pati apbalvošana būs 1. martā, un šajā apbalvošanā tiek apbalvotas nevis, kā jau teicu, labākās filmas, bet gan sliktākās. Un izskats, ka šoreiz vadībā ir filma Grown Ups 2, kas vienkārši ieņem pašu pirmo vietu it visur. Kas ir riktīgs pārsteigums, ņemot vērā to, cik ļoti labi šī filma bija. I do now. Excuse me for a second. Open the window. What don't you open it, you... Jā, un arī ne tikai šī te, sarkasms labs, ne tikai Grown Ups 2 saņem tātad daudz balvas, nominācijas šeit, bet arī tāda filma kā After Earth, kas ir zināma, kur piedalās Vils Smits ar savu Kur dēlu. tika parādīts ļoti labas vīra, tēva un dēla attiecības, tiešām ļoti labas scenārijas un režisors bija, scenārija autors un režisors bija izdarījuši tiešām lielisku darbu, padarot šo filmu pēc iespējas realistiskāku, kas, protams, tā nebija, un šī filma bija viens no vislielākajām izgāšanām, manuprāt, pasaules vēsturē. Arī tajā skaitā ar filmu Movie 43, kas arī filma, vienkārši viņa sauc filmu 43, arī tādi kā Amity Christmas, kas ir arī atzīta kā Worst Picture, jeb sliktākais attēls vispār. Yeah. Un The Lone Ranger arī, kas solījās būt laba filma, galvenajā lomā Johnny's Depps. Yeah. Un arī, kas ir interesanti, ka Johnny's Depps varētu būt apbalvots kā sliktākais aktieris šajā gadā. Jā, diemžēl, kaut arī noteikti viņš nav slikts aktieris, bet tieši šīta filma ar Lone Ranger, ka viņš būtībā bija būtībā viņš parādīja, kā būtu tad, ja Džeks Sparrows būtu indiāns. Tas, manuprāt, ir, kā saka latviešu pilnīgs sviests. Un tad tiešām viņš, kaut arī negribētos, ka viņš šādu apbalvojumu nopelna, tomēr viņš ir tādu, diemžēl, izpelnījies. Bet runājot par filmām, kas ir kaut ko tiešām uzvarējušas, var uzteikt vēl Ieža Slēvi. Kā jau mēs zinām, ka Golden Globes, kas notika pirms dažām dienām, nedēļas, tur 12 Years a Slave tik daudz tādus apbalvojumus nedabūja. 12 Years a Slave, jūs jau zināt, tulkojumi ir 12 gadu verdzībā. Bet tieši Critics' Choice Awards, jeb kritiķu izvēles balvu pasniegšanā, 12 Years a Slave, jeb 12 gadu verdzībā, patiešām ir daudz labāku sasniegumu uzrādījuši, jo viņi ir būtībā pasludināti kā labākā filma. Arī nosaukt ir labākā otrā plāna aktrise Lupita Nyong'o, kas arī ir noteikti jāuzteic, jo raidījumā, varētu teikt, izskaņā jūs redzēsiet arī mūsu apskatu par šo filmu. Un arī tur es tiešām uzteicu Lupitu Nyong'o, jo šī aktrise ir tiešām sevi no ļoti labas puses parādījusi. Jā, man arī fakts, ka Lupita Nyong'o, ja kāds redzējis tātad behind the scenes vai tātad filmēšanas procesu šai filmai, ja jūs nezināt, tad šī te aktrise šī ir viņai pirmā filma, un viņa tikai atnākusi no aktieru skolas, kas ir diezgan liels brīnums, kā viņa, tik tiešām cilvēks tikko atnācis filmu un nospēlē tik izcili, tad tas reti, kad gadās. Jā, manuprāt, tas ir ļoti liels pārsteigums, bet viņa tiešām sev parādīja ļoti labi, un var redzēt, ka šī te aktrises karjera viņai ir tikai sākusies, un viņa noteikti sev ļoti daudz kur parādīs. Bet tiešām 12 Years a Slave sevi tiešām sāk arvien vairāk un vairāk virzīt uz augšu, nopelnot arvien vairāk un vairāk apbalvojumus. Un cerams, ka Oskara balvu pasniegšanas ceremonijā viņi saņems arī labākās 2016. gada filmas titulu, jo es patiešām vēlētos, lai tā es tieši to pašu. Es ceru, ka tā notiks, jo man šī filma tik tiešām patīk.
Bet arī ne tikai 12 Years a Slave tiek apbalvots, arī Captain Phillips režisors un direktors, tātad Pauls Greengrass, tiks apbalvots kā tātad interesantā tādā awards ceremonijā, kas saucas Annual Golden Eddie Filmmaker of the Year Award, kur tiek apbalvot parasti režisori vislabākie, aktieri ne, bet praktiski režisori. Un šogad tas ir Pauls Greengrass, un par viņa ieguldīto darbu pēdējos 10 gados, jo viņš ir strādājis pie tādām filmām kā Borna Pārspēks, kā Borna Ultimatum, ja Borna Ultimāts, kā arī pēdējā filma mums visiem zināmā Captain Phillips. Un viņš tiek apbalvots tāpēc, ka šīs te filmas ir ar ļoti labu tātad screenplay, jeb ekranizējumu un labu attēlu, piemēram, kā filmā Captain Phillips, kur šī te filma tika veidota tā kā dokumentālā filma. Un jāmin arī fakts, ka pēdējie pirms viņa šie režisori, kas tika apbalvoti, ir tādi kā Stevens Spielbergs, Quentins Tarantino un Normans Jeffersons, kas ir ļoti populāri režisori vispār pasaulē. Jā, es piekrītu par to, ka tiešām šis režisors arī ir ļoti pierādījis, jo šis Borna pēdējās 2 filmas arī, manuprāt, bija izcils, kas arī ir viens no daudziem mīļākās filmas. Un arī pavisam nesen, kad iznākušais Kapteinis Phillips bija diezgan laba filma. Jā, piekrīt. Jā, tiešām. Bet turpināt, mēs arī tikko runājām par Johnnyju Deppu. Ir ienākušas dažas jaunas ziņas par arī Johnnyju Deppu. Pirmā noteikti ir tā, ka viņš ir sadarinājies ar aktrisi Amberu Heardu, arī kā viņu izrunā, Heardu. Nedaudz grūti latviešu mēlē to izteikt, bet jā, beidzot visas tā kā meitenes, kas vēlējās kādreiz varbūt redzēt Johnnyju Deppu stāvam viņām blakus, tagad var savu sapni aizmirst un vienkārši izmest mieslēnē, jo Johnnyjs Depps precas. Bet arī ne tikai to viņš dara, viņš iespējams piedalīsies kādā no Marvela turpinājumiem, spēlējot Doktoru Strange. Tieši nav zināms, kad tas varētu notikt, ir dažas baumas par 14. gadu, bet pagaidām nav īsti daudz zināms tieši par šo taču šāda varbūtība noteikti pastāv. Jā, interesanti arī tas, ka šādas tipa filmās viņš ir ļoti daudz reizes piedalījies tādās netipiskās lomās. Un Dr. Strange varētu viņam īstenībā ļoti labi piestāvēt kā aktierim, jo ir daudz video uztaisīti un apskati, kur ir redzamas visas tās filmas, kur viņš ir piedalījies, un tur ir pilnīgi pretēji šie te varoņi, un viņš visus nospēlē izcili. Izņemot. Jā, Lone Ranger. Yeah. Un arī tas, ka šajās filmās viņš atšķiras pilnīgi citādāk. Tu vari noprast, zinot, ka šajā filmā piedalās Johnnyjs Depps, ka tas ir Johnnyjs Depps, bet ja tev nepateikt to, tu nevarētu to nemaz pateikt. Jā, līdzīgi arī, bet tas ir jau daudz augstākā līmenī ar Gary Oldmanu, kuru dēvē par Hameleonu, kurš bieži vien, kad tu noskaties filmu un vēlāk uzzini, ka tas, uz ko tu skatījies, bijis Garijs Oldmans, bieži vien tiešām ir ļoti liels izbrīns, jo tas, cik ļoti viņš atšķiras, piemēram, ja salīdzina Batmana triloģijas šo te Gordonu un Harry Pottera filmu Sirius Blacku, tad var redzēt, cik ļoti viņš atšķiras, un arī daudzas citas filmas, kur viņš tēlo pilnīgi savādākus tēlus. Tas, manuprāt, varētu būt kaut kas tāds, uz ko Johnnyjs Depps tiecas. Jā. Ne tikai Johnnyjs Depps attēlo šādus netipiskus varoņus, bet arī Sams Worthingtons un Zoja Saldana, kas piedalās filmā Avatars, kas nopelnīja 2,6 miljardus, kas ir visienesīgākā filma kino pasaulē. Tik tiešām visienesīgākā. Es nezinu, vai ir vēl kādi citi, kas tur līdz Avatāram, bet tieši runājot par šiem 2 aktieriem, viņi atgriezīsies uz nākamajiem 2 turpinājumiem, kas iznāks decembrī 2016. gadā un 2017. gada decembrī, kas, man liekas, ir diezgan forši. Jā, tas ir no vienas puses. Tas ir, manuprāt, ja man tieši prasītu, vai es vēlos redzēt Avatāru turpinājumu, es teiktu, ka nē, jo būtībā pirmā Avatāra filma, viņa bija laba filma, viņa bija normāla, tātad šī te action žanra filma, ko varēja nosīties, un tā arī nobeidzās, un tai nobeigums bija tieši tāds, ka varētu vairs filmas tālāk neturpināt, bet, protams, ņemot vērā to, cik ienesīgs Avatārs bija, daudz uzreiz arī radās šī ideja turpināt viņu. Redzēsim, cerams, protams, ka viņiem sanāks arī labs šis turpinājums, bet... Man īstenībā gribas ļoti redzēt, jo man
šķiet interesanti, kā viņi to varēs turpināt. Es ceru, ka viņi to izdarīs pareizi, jo daudzos šādos gadījumos, kad pirmā filma ir izcila, tad pārējais ir tāds, nevienam nepatīk īsti. Bet vēlos arī pieminēt to, ka šie te divi galvenie aktieri, kas atgriezīsies, attēlo tātad paralizētu to kareivi Džeku Suliju un Navī tādu medoni, nevis medoni, bet vadoni Neytiri. Viņi tā arī sauc. Bet tagad arī, ja kādu arī sievieti vai meiteni sašutināja ziņa par to, ka Johnny's Depps tagad ir aizņemts, noteikti lielāko daļu puišu un arī Batmana fanu visā pasaulē noteikti izbrīnīs un visdrīzāk arī nedaudz sarūktinās ziņa par to, ka 15. gadā Batman un Superman turpinājumu mēs neredzēsim. Mēs to redzēsim, visdrīzāk 16. gadā, 6. maijā, kas ir par gadu vēlāk nekā sākumā, kas noteikti ļoti daudzus nedaudz sadusmo, jo es jau redzu arī Kristara reakcija ir ļoti priecīga, viņš pašlaik tiešām ir izteikti priecīgs par to, kas notiek, bet būtībā ir viena lieta, kas varētu šo ziņu pavērst uz labo pusi, bet tā, protams, ir tikai viena, bet cerams. Un šī te ir, protams, tikai mana spekulācija, bet iespējams, ka šie te filmas veidotāji ir izdomājuši, ka viņi vēlas nedaudz vairāk sagatavoties šai filmai, pārveidot scenāriju, jo pēdējā laikā mēs bijām daudz dzirdējuši dažādas ziņas par to, ka viņi sāka tur likt iekšā visu, uztaisīsim turpinājumu par Batman un Superman, un pieliksim tur Lex Luthor, un vēl pieliksim tur Wonder Woman, lai iet Flash, un lai iet visu Justice League, un visu vienkārši sāka bāzt tur iekšā, lai uztaisītu būtībā beigās nevis Batman vs. Superman, bet Justice League. Ja viņi būs uztaisījuši sliktu šo filmu, pat pēc tā viena gada, tad viņi būs tik tiešām izdarījuši izcilu sliktu darbu. Jā, jo viņi, es tiešām ceru, ka šis atlikšana par veselu gadu būs pat tiešām labs solis. Es uz to ceru, es uz to paļaujos, un es tiešām ceru, ka viņi būs izdarījuši pareizo izvēli. Jo pašlaik, ņemot vērā to, kāda bija fanu reakcija, tas neizskatās, ka beigsies labi. Bet tas ir pagaidām. Cerams, ka man šī spekulācija par to, ka viņi grib vienkārši pamainīt scenāriju, uzlabot to un kaut ko no tā atņemt, drīzāk nevis pielikt, jo pēdējā laikā viņi to darīja ļoti daudz, un beigās uztaisīt patiešām labu Batman un Superman filmu, nevis Batman un Superman, Wonder Woman, Flash un tā tālāk filmu. Tās ir manas domas. Cerams, ka šī te būs laba izvēle. Cerēsim, ka nākotnē mēs sagaidīsim arvien vairāk labus turpinājumus filmām. Jā, un starp citu tiem, kas nezināja, 15. gadā mēs neredzēsim visdrīzāk, vismaz ne vasarā, arī ne Zvaigžņu karus, un arī 5. Karībiešu pirāti. Iespējams, jūs jau pamanījāt, ka mēs ļoti daudz runājam par 12 Years a Slave, jeb 12 gadiem verdzībā, un arī iespējams es jau vienreiz šī raidījuma gaitā esmu pieminējis, ka mēs esam uztaisījuši šai filmai apskatu. Mums ir privilēģija šo filmu redzēt ātrāk nekā pārējiem, un tāpēc mēs izveidojam, kā jau Kaspars teica, review, jeb apskatu par šo filmu. Tieši tā, un šī filma Latvijā iznāk, vai jau iznāca, es gribētu no tā, kad jūs šo tieši raidījumu skatāties 24. janvārī, un ja jūs skatāties šo te raidījumu 22. janvārī, kas ir 1-2 dienas pirms šīs te pirmizrādes, tad jums ir visnotaļ pavērsies, jo tūlīt jūs redzēsiet, vai ir vērts uz šo filmu iet. 12 Years a Slave. Tā ir pirmā filma, par ko mēs vēlamies runāt Charles Cinema, kurai mēs vēlamies uztaisīt review, kuru mēs gribam apskatīt. 12 Years a Slave nav kārtējs westerns, kā piemēram filma Django Unchained, kur galvenais varonis iet un viss apšauja apkārt. 12 gadu verdzībā jāsaka gan ir viena no tām filmām, kuras laikā drīkst raudāt, un ticiet man, jūs noteikti arī to darīsiet. Filma parāda verdzību no tik izcili, šausminoši patiesās puses, ka tas liks pat visizturīgākajiem skatītājiem beigās būt šādiem te.
Šī ir satraucoša patiesa filma par vīru vārdā Solomons Northups, kas ir tumšādainais, kurš dzīvo Amerikā 19. gadsimta vidū un kurš ir brīvs salīdzinot ar visiem pārējiem tumšādainiem cilvēkiem. Viņš ir violas spēlētājs un viņš vienu dienu tiek pārdots verdzībā uz tieši, jūs uzmanējāt, 12 gadiem, kas arī būtībā ir šīs filmas stāsts. Šī filma izcila ar to, ka notikumi ļoti krasi mainās vienā brīdī un Solomons nokļūst vergu plantācijās, kas ir visstraujākais pagrieziens šajā filmā un tāda kulminācija jau pašā filmas sākumā. No šī brīža filmā var redzēt visas tēmas, kam pieskarsies šī filma, un var saprast uzreiz, kāda būs atmosfēra tālākai filmas norisē. Un ticiet man, kad es saku, šī filma tik tiešām neko netur atpakaļ. Tā parāda pilnīgi visu drausmīgo, jo tas tā arī bija tajā laikā, 19. gadsimta Amerikā, kad bija vergi, melnādainie tika būtībā paverdzināti, visu laiku viņi strādāja, darīja to, ko viņiem lika, un tas filmā parādīts ir tik patiesi un tik drausmīgi, ka tas arī liek saprast, cik ļoti drausmīgi tas patiesībā bija. Un tas tiešām ir izcili, cik ļoti labi filma to parāda, jo nekur citur pirms tam tas nav bijis. Django Unchained neskaitās. Tas bija šausmīgi, un tieši tas arī būs tas, kas jūs filmā atstās bez vārdiem, vai arī pat jau atstāja. Ir īpaši šīs paša Solomona reakcijas. Tās bija vienkārši tiešām goda vārds, cepuri nost, izcila. Izcils efekts filmā ir panākts ar to, ka ir parādīts krasi atšķirīgā mentalitāte starp baltādainiem, jo daudz no šiem te īpašniekiem, saimniekiem uzskata, ka melnādainie ir pilnīgi pamasla, pilnīgi nevajadzīgi un ka viņas ir jāsoda un ka viņiem vispār šīs zemes nav jāatrodas. Bet daudz citi viņus uzskata, ka par labiem cilvēkiem, ļoti spēcīgiem, pat spējīgākiem nekā pārējiem. Skatoties šo filmu, var saprast, cik ļoti absurdi ir bijusi šī situācija. Tas ir izpaužas filmā, jo, piemēram, parons, ko spēlē Breds Pitts, kura vārds ir Bass filmā, citi ir baltādainais, un viņš arī citiem skaidro, ka šī situācija ir absurda. Un kāpēc šis te cilvēks, kas viņam blakus stāv melnādainais, būtu sliktāks par baltādaino? Un šeit direktors Steves McQueens pieskaras ļoti stāpīgai tēmai, kas toreiz ir norisinājusies. Un, protams, aktieri. Bez izcilajiem aktieriem, manuprāt, šī filma nebūtu tik ļoti laba, kāda tā ir tagad. Jo aktieri ir vienkārši, prātam, neapsverami labi. Arī Breds Pitts, kurš šajā filmā pavada vesels 10 minūtes. Taču pat visam noteikti jāuzteic ir 3 aktieri. Chiwetel Ejiofor, kurš ir galvenais filmas aktieris, attēlojot šo te Solomonu Northupu, filmā spēlē vienkārši perfekti. Jo būtībā šī ir viņa filma. Visu filmu sako tieši viņa dzīves gājumam. Pirmkārt, jāsaka, šajā filmā ļoti grūti iejusties emocionāli kā aktierim un nospēlēt šo filmu tik izcili, kā viņš ir ļoti grūti. Jāsaka gan, ka Chiwetel Ejiofor pēdējā laikā nav nācies īpaši daudz redzēt uz lielajiem ekrāniem. Taču viņš arī pēdējos gados ir bijis tādās filmās kā 2012. Otrais noteikti ir Michaels Fassbenders, kas iespējams ir viens no vislielākajiem kretīniem, kas jebkad ir bijuši uz lielā ekrāna. Tas, cik ļoti viņam pilnīgi nav fiziski iespēja saprast, ka melnādainie var būt arī cilvēki, nevis tikai īpašums. Tas ir, prātam, neaptverami, un tas, cik ļoti viņš pastāv par savu viedokli un dara ar viņiem pilnīgi, ko viņš grib, jebkurā filmas ainā, kurā viņš vispār ir iekšā, tas ir, prātam, neaptverami, tas ir šausmīgi, un viņš to parāda tik labi. Šausmīgi labi, varētu teikt, jo šis ir viens no tiem gadījumiem, kad šāds te vārdu savienojums patiešām arī strādā. Tas bija šausmīgi labi. Un trešais aktieris Lupita Nyong'o, kas filmā tēlo Paciju, kas arī ir viena no melnādainiem vergiem. Un jāsaka gan, ka tās emocijas, ko viņa parādīja, man likās patiešām fascinējošas. Viņa nebija tāda ļoti svarīga loma šajā filmā. Viņa, protams, parādījās lielāko daļu filmas, bet būtībā tieši viņas aktieru spēle šajā filmā bija tā, kas man ļoti patika. Un tieši tāpēc arī šo aktieru izceļu kā vienu no labākajiem. Kopumā tātad šo filmu noskatoties, domāju, ka Steva McQueena kā režisora mērķis bija šo filmu pasniegt ļoti svarīgu domu. Šī doma pat nav noteikta. Viņš liek mums katram pašam aizdomāties par to, cik absurds bija šis notikums vēsturē un par cilvēku tādu attieksmi vienam pret otru dažreiz skatoties uz rasēm. Un šo efektu panāca arī ar to, ka tu nejūti tik daudz īsti līdz Solomona stāstam. Tu vairāk skatoties filmu aizdomājies par to,
Ko vēlas pateikt šī pati filma, to domu, kas ir ietverta visos šajos notikumos. Un tieši tāpēc šis ir iemesls, viens no tiem iemesliem, kāpēc jums pavisam noteikti ir jāiet uz šo filmu. Noteikti. Tūlīt pat dabūjiet biļetes uz tuvāko seansu, kas vispār ir iespējams, un neiet uz šo filmu. Jums ir jāredz šīta filma. Jo, manuprāt, tā ne tikai 2013. gada labākā drāma, bet gan 2013. gada labākā filma. Un nopietni, visas tās nominācijas, kuras šī filma dabūja, beigās nedabūjot balvas, viņa bija pelnījusi. Vienīgais mīnus, kas varbūt man mazliet nepatika, bija tas, ka šis pēc filmas lielās kulminācijas, kas bija pašās beigās, nebija tāds atrisinājums. Normāls, tas viss ātri tika norauts, man liekas, un tā pabeigts uzreiz, bet tas varbūt bija tieši personīgi man. Šai filmai es dodu 7 no 7 punktiem, jo viņa to pavisam noteikti ir pelnījusi. 12 gadu verdzībā filmā es dodu 7 balles, kas ir maksimums mūsu skalā, jo mēs vērtējam 7 ballēs, kāpēc gan vērtēt 10 ballēs, ne? Twelve Years a Slave, jeb 12 gadu verdzībā, ir izcila filma, un tas arī viss. Tātad tas bija mūsu review, jeb apskats par šo filmu, bet arī mums ir tāds nesagatavots, to mēs paši negatavojām, bet jūs varat noskatīties tātad behind the scenes, jeb aiz kameras, tātad šo te filmēšanas procesu šai filmai. We're very lucky to have all these roles filled with the great actors, starting with Chiwetel. He's in every scene. Emotionally, as an actor, it's a rigorous workout. You can't imagine how difficult it was to do what he had to do. And he was amazing. Solomon's journey is an odyssey, and it spreads over 12 years, and he encounters all these different people, and so it became this huge cast of great actors. Michael Fassbender. They brought this on me. Benedict Cumberbatch. Well, I'll admit to being impressed even if you won't. Paul Dano, Paul Giamatti. Platt! My name. Your name is Platt. Lupita Nyong'o. 500 pounds of cotton, day in, day out, more than any man here. Scoot McNairy, Michael K. Williams, Brad Pitt. That what is true and right is true and right for all. White and black alike. Adepero Oduye, Sarah Paulson, Alfre Woodard. You know, the list was endless. It was different people were coming in, and that was an amazing part of the filmmaking process. Mr. Ford, splendid seeing you, sir. What captures your fancy? This lounge is very brawny, yeah? How much are the ones Platt and Eliza? I play the character William Ford, who has a plantation. He's a man of God, and he's regarded by a lot of people in the area, a lot of accounts, not just Solomon's, as being a very good man. As far as anyone with a 21st century view on it can be a good man. My great thanks, Master Ford. My thanks to you. There's a certain sensibility about Benedict which translates very, very, very well for that character, Ford. Because there's a duality, there's a caring, but at the same time there's a weakness. And he has to try to somehow make sense with it. He's somebody who's tortured, really, by his own self-awareness. He completely understands the inhumanities of what is going on, and he has a care for human beings as souls and children of God. It's no longer safe for you here. My name is John Tibbets, William Ford's chief carpenter. You will refer to me as Master. I talked to Paul a lot about Tibbets because I just didn't want to make him a one-dimensional character. I got the impression, and I talked to Paul about it, that Tibbets is a person who has been brutalized too. My character is not likable, and when I first read it, it felt a little daunting, but you just look into the person and try and find why they might be like that. I thought you knowed something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. And once you step foot on the set, a lot of the work starts to happen for you just because you see what Solomon looks like in those clothes, and we're out there in the heat working away. I will have flesh, and I will have all of it. To do that character, Eliza, is very difficult because she has to be in a state of despair for most of her performance.
And to pull that off is pretty, feat. Stop! Stop! Oh, wait a minute. You let yourself be overcome by sorrow, you will drown in it. Have you stopped crying for your children? What I had to keep reminding myself of during shooting, when it was really challenging, is the fact that we're portraying people that actually lived. I read a lot of the slave narratives. I looked at a lot of pictures, and anything I can do to just immerse myself in that time period and get first-hand accounts. And that servant shall be beaten with many stripes. That's scripture. Solomon is purchased by my husband, Mr. Epps, who is capable of enormous cruelty and is famous for this. Speak! Man does how he pleases with his property. It's not good for him there. Well, I saw her audition, and that was it. It's Mrs. Epps. Master brought you here to work, that's all. Any more, I'll earn you 100 lashes. She was written in such a way that it was very clear to me that there was no way for me to try to soften her or to make her anything other than what she was, and that the story couldn't be told properly unless I really went there. And I had to just try to get into the mindset of a person who believes these things. Look at them. They foul with it. They foul with their hate. You let it be, it's gonna come back to us in the dark of night. And of course, Michael Fassbender, there's no one else who could play that role, really. It's just like Chiwetel, he's extraordinary. Well, you won't stand idle, boy. Not on my land. It's an immediate disliking because Epps feels inadequate around Solomon, funnily enough. And that's very much the root of their relationship. Solomon just has to sort of follow orders, basically. And it's a dancing game. You come here. Master Epps, I said come here! But he's essentially obsessed with Patsy. Queen of the field she is. Patsy is a young slave girl on Master Epps' plantation. She is the object of the master's affection and cruelty. He's madly in love with her, and he takes it out on her violently. You're doing this to yourself, Pats. Lupita is a complete newcomer, straight out of drama school, and so bright and so poised and prep is really impressive. It was a dream come true to get to work with Michael on my first film. What gets captured on camera is what is actually happening in the scene. So he's terrifying, but he's also really a gentle person in real life, which made it safe to do the things I had to do with him. I ain't got no comfort in this life. If I can't buy mercy from you, I'll beg it. I was not disappointed that I was down in the swamps in tons of petticoats and sweat rolling down and bugs biting me to be with Steve. I wanted to spend months with him doing that because he communicates in a way that you can actually use. He expects you to bring a lot to the moment and then he tweaks it. It's like having your own personal maestro. I felt the end of a lash in more years I can't recall. This movie had the great benefit of people calling us and felt committed to seeing this film get made. I'm so proud of how this movie was cast. When you look at it and you think, oh my God, these are just amazing actors, one after the next. I love working with actors. I don't want people to come and do their thing and leave. It's about grappling with the material, getting the performance, having a moment of truth, as it were. And that's what we got. And what more can you ask for? Paldies, ka skatījāties Čaulas Cinemas 6. epizodu, un paldies, ka jūs turpināt skatīties mūsu raidījumu, ja jūs to darat. Vispār, jā. Es neesmu droši, ka vispār kāds mūs skatās. Kāds mūs skatās? Bet mums patīk to, ko mēs darām. Jā, tieši tā. Tas ir pats svarīgākais skatītāji, un nekad to neaizmirstiet. Visi jūs, vieni skatītāji. Atcerieties to. Un arī jums visiem vienam skatītājiem mēs varam pateikt, ka konkurss vēl joprojām nav noslēdzies iepriekšējā sērijā. Noteikti skatītāji jūs to atceries, ka mēs runājām par to, ka šis konkurss ir, Kristers visu gari un plaši izskaidroja. Un vēl jums ir nedēļa laika, lai atbildētu uz šo ļoti grūto jautājumu, kurās divās pilsētās notiek nevis Gazona pavēlnieki, kāpēc es to gribēju teikt, man nav ne jausmas.
Jā, bet tā tad... Es nopietni aizmirsu, ko es gribēju teikt. Viņš gribēja Zvaigžņu karu. Tātad šis 7. daļas filmēšana, kurās dzīvās pasādās noteikti Zvaigžņu karu 7. daļas filmēšana. Tāds ir jautājums. Jūs varat atbildēt uz šo jautājumu Facebookā. Un vinnēt 2 biļetes uz kino. Paldies, ka tu to pateici. Es to nevarētu būt pateicis vispār. Labāk, sliktāk vispār nebūtu varētu. Bet tas kopumā viss šajā reizē. Paldies par skatīšanos. Paldies par skatīšanos. Un neaizmirstiet, ka arī nākamnedēļ mēs ar Kristeru un es Kaspars, protams, man vārdu jūs jau zinājāt, mēs atkal būsim apakaļ un iepriecināsim jūs ar dažādām foršām filmām par ziņām. Atā. Ziņām par filmām. Atā. Uz redzēšanos, skatītāji. Paldies, ka noskatījāties mūsu Čaulu Cinema 6. epizodi, un mums ir tik tiešām liels prieks, ka jūs skatāties šo te raidījumu. Kaspar? Jā, tieši tā. Un runājot par konkursu, neaizmirstiet, ka tāds patiešām ir. Iepriekšējā sērijā Kristers jums visu plaši un skaisti izstāstīja. Un tieši tāpēc... Tāpēc mēs vēlētos jums pateikt, turpiniet piedalīties konkursā un skatieties mūsu raidījumu. Un paldies vēlreiz par skatīšanos. To jau tu teici. Atā. Neredzēsim.